Šis video vairāk varētu būt aktuāls tiem, kam nepatīk stāvēt garās rindās pie mojkas un kuriem patīk izbaudīt mazgāšanas procesu pašiem ar savām rociņām, ar švamīti paņemt, nomazgāt moci vai bembi. Gribēju nedaudz ar jums padalīties, parādīt, kādu tad aparātu mēs esam nopirkuši, kādi vēl piedarumi ir nepieciešami. Es te pārskatīšu fiksiju parametriem pāri, bet mēs baigi neieslīgsim tieši tehniskajās daļās. Atpakosim un vairāk tieši parādīšu, kā tad šis instruments strādā tieši mazgājot moci vai bembi, un arī droši vien patestēsim arī bruģi. Pa priekšu reku mums ir kaste ar aksesuāriem. Šeit mums ir kā pirmais aksesuārs putu uzgals. Tātad šeit mēs iepildīsim iekšā šampūnu, kas būs sajaukts kopā ar ūdeni. Karčera pistolē galā pievieno šo uzgali. Tad vēl mums ir ūdens filtrs. Ja gadījumā pienākošais ūdens karčerim ir ar kaut kādiem gružiem, netīrumiem, katrā gadījumā tad ieliekam starpā vēl šādu ūdens filtru. Un šis filtrs tādā gadījumā arī šos netīrums noķer. Un vēl kas mums šeit ir pie aksesuāriem 5 metru gara šļūtene, kas ir paredzēta, lai karčerim būtu ūdens pievads nevis no ūdens vada, bet gan, piemēram, no kaut kāda spaiņa vai mucas. Īstenībā, ja mēs tā skatāmies, man liekas, tā truba nebija jau ar neko lētā, bet izskatās, ka diezgan kvalitatīva. Šāda te forša šļūtene. Tā kā mums garāžā nav ūdens pievads, tad mēs paņēmām arī, nopirkām Lidlā šādu te šļūteni, kas ir jau kopā ar spoli. Šeit ritīgi forši kompakti, viss sarulējās kopā, es jums varu nodemonstrēt. Izvilkt ārā. Un tie klikšķi, ko jūs dzirdat, tas ir tad, kad nostrādā bremzi. Tad redzat, vienalga tiktu izvelts, viņš nogremzē, un tad viņš paliek tādā izvilktā stāvoklī. Ja grib ieritināt atpakaļ, tad nedaudz pavelk un palaid. Reku fiksie stiprinājumu. Reku, viss ērti. Pie sienas stiprināms ar 4 skrūvēm un arī uz šādas tā kā eņas. Nu tad tagad ķeramies pie pašas video zvaigznes, paša karčera. Kaste īstenībā ir diezgan liela. Man liekas, smaga arī. Šitam karčerim, man liekas, masa ir kaut kāda pār pa 20 kg, man liekas. Šis ir Karcher K7. Pats krutākais neprofesionālais aparāts, ko pa naudu var nopirkt. Ja citiem karčeriem tur no dažādiem mazgāšanas tiem spirālu veidiem vai vienkāršo veideklītim ir atsevišķi uzgaļi vairāk, ja? Tad šim viss ir iebūvēts vienā uzgalī. Ūdens plūsma ir 600 litri stundā. Maksimālais spiediens ir 180 bāri un jauda viņam ir 3000 vati. Mārā, ar vienu roku mēģinās. Tad mums šeit vēl ir pistoli. Laikam 3 mazgāšanas režīmi man šķiet, ka bija. Kā uzgalu var pielikt klāt. Uzliek un pagriež vienkārši. Protams, noņemot šo priekšu nost, pastāv iespēja pievienot arī putu uzgali šeit pat priekšā. Tie mums būtu tie stiprinājumi, aksesuāri, pats aparāts, un tad tagad pievadam ūdeni un skatīsimies, kā darbībā šis aparāts strādā. Piereģistrēsim arī var dabūt, ja piereģistrēju Karčera mājaslapā 5 gadu garantiju. Pievienojam pistoli. Es tā saprotu, vienkārši pieliec un gaida klikšķi. Tā, ir stingrs klikšķis. Būtu forši, ja viņam būtu tā ritināmā spola, bet nezinu, kāpēc šitam nav. Mēs domājam, ka šitam būs. Tā, rekur. Filtru ieliksim vēl starpā, to, ko mēs nopirkām. Jo viņam te ir jau iebūvēts iekšā filtrs, reku šitāds. Bet viņš laikam labāk, ka ir 2. Krūvējam šito filtru virsū. Tas ir, un tagad reku to adaptē filtram galā. Tad šitien mēs varēsim reku piespraust ar fikso šito konektoru klāt ūdeni. Un kaut kā šitām, tagad mēs esam it kā gatavi darbam. Tā, tagad ar izslēgt aparātu rekur off. Mums tagad pievadīs, ieslēgs ūdeni. Es jau dzirdu, ka ūdens nāk, tad mēs redzēsim, ka filtrā ienāk ūdens. Un tad mēs pistolē nospriedīsim mēlīti, lai izskrien cauri visai sistēmai un tikai tad viņu varot darbināt. Nu, gatavi. Vot atgaisotais. Rekur ūdens iegāja filtrā. Un tagad bez ieslēgt aparāta pašu ūdens spiedienu viņam tagad vajadzēja iziet cauri reku. Rekur slēdz iekšā. Jā, mēs izslēdzam elektrību pirmīt, ne? Jā, elektrību izslēdz. Es domāju, kāpēc nekas nenotiek. Davai, izslēdzu, ieslēdzu. Čik. Tagad it kā vajadzēja būt, ka ir ieslēgts. Izsit automāti. Obeļi, jaudīgi vai 3 kW. Tāpēc man likās pirmīt klikšķis bija.
Toši no automāta izsita. Davai, te slēdz iekšā, ja? Un būsim nopirkuši pārāk jaudīgi verķi. Pirmie iespaidi par jauno Karcher diezgan labi. Spiediens šķiet stiprs. Jāpiemina arī, ka šobrīd moču skalošanai izmantoja vidēji stiprumu spiedienu attiecīgajā mazgāšanas režīmā. Moci skaloja no visām pusēm vairākas minūtes, lai notestētu kas un kā. Varu teikt, ka pašu pistoli turēt ir ērti, spiediens liels, jo pat jūt, ka jātur stingrus atvērienu, jo spiež atpakaļ. Augstspiediens šļūtens garums ir vairāk kā pietiekošs. Vismaz mazgājot moci, pilnībā pietiek. Esam noskalojuši. Tagad paprovēsim putus uzklāt. Normāli, ne? Es liku kaut kādu vidēju režīmu. Liekam virsū putu uzgalu. Uzliekam minimālo putu padevu un tad pastīsimies, cik daudz vajadzētu. Tālāk bija pienācis laiks notestēt putu uzgalu. Tvertnē iepildījām aptuveni 1/5 šampūnu un pārējo ūdeni. Neesmu pārliecināts, vai šī attiecība ir pietiekoša, jo putas sanāca diezgan šķidras. Uz pistoles iespējams pieregulēt putu biezumu, taču pat uz maksimālo putu padevi likās, ka varēja būt biezāks. Šis visdrīzāk, kā jau minēju, ir saistīts ar to, ka ir nepieciešama lielāka šampūna koncentrācija tvertnē. To ar laiku pielāgos. Tāds paššķidrs nevajadzēja koncentrāciju lielāku. Beidzot testu atklājās diezgan kaitinoša problēma. Augstspiediens šļūtens sāka mest cilpus, neskatoties uz to, ka pašu pistoli sevišķi negrozīja mazgāšanas laikā. Par šādu nopietnu aparātu, kas maksāja 500 eiro, es būtu gribējis komplektā adapters, kas ļauj šļūtenei brīvi rotēt, lai nepieļautu cilpu mešanos. Tālāk jau moci noskaloju un bija pienācis laiks notestēt, vai Karcherim izdosies nomazgāt bruģi. Pagriezīsim uzgalu. Jo mēs mēģināsim bruģi nomazgāt. Redzat, tur jau mēs paprovējam, rekur jau ir tīrs. Un rekur tur pilns ar sūnām un apaudzis tas bruģis. Pamēģināsim to notīrīt. Un tad tagad griežam, kamēr mums ir rekur, šitais režīms. Tas, kur viņš rotē un baigi labi. Priekš bruģi tīrīšanas. Nu, paprovēsim šito. Nē, nav īstais. Pagaidi. Tūlīt sapratīšu šitais laikam. Nē, arī nav īstais. Tad šitais. Uzlikšu pašu stiprāko režīmu. Bruģa mazgāšanai izmantojām jaudīgo spirālu veidu mazgāšanas opciju. Kā jau redzat, tad bruģis ir apaudzis ar sūnām, kā arī laika gaitā palicis tumšs, ar ko Karcherim nav problēmas tikt galā. Sūnas nav problēma un ar lielo spiedienu izdodas pat bruģi padarīt gaišāku. Protams, ar augsto spiedienu tiek izsists arī no šuvēm smiltis. Pēc mazgāšanas bruģi pa jaunam jāsašuvo ar svaigām smiltīm. Karchers bruģi mazgāšanas testā sevi spēcīgi parāda. Bruģi izdevās atsvaidzināt līdz gandrīz jaunu bruģi izskatam. Nākamajā testā Karchers sagaida beha, kas kādu brīdi nav mazgāts, turklāt pabijis dubļos. Dubļi jau ir piekaltuši, taču tas nerada ne mazākās grūtības ar Karcheru tos nomazgāt. Mazgāšanas režīmā jauda ir pietiekoša.
Tālāk bembim tika uzklāts puts. Puts varēja būt biezāks, nākotnē būs jāpatestē pieejaukt ūdenim vairāk šampūnu. Kad putas uzklāts, ar švāmi kārtīgi nomazgā behu. Kad tas izdarīts, tad vien atliek vēlreiz noskalot un beha atkal tīrs. Kā beidzamais tests kārčerim – vārti, kas apauguši ar sūnām un sazin vēl ko. Nav pieejams ūdensvats, tāpēc izmantosim nopirkto šļūteni. Pa priekšu iepildām tvertnē no akas ūdeni. Kā varat redzēt, tad ir diezgan daudz nogulšņu, kuras aizturēs atsevišķi pievienotais filtrs. Pirms vienošanas pie kārčera šļūtenē iepildām ūdeni, lai sūknim vieglāk to uzkačāt. Tad jau vienojam klāt. Šļūtenē iestrādāts arī pretvārsts, kas atslēdzot kārčeru neļauj ūdenim aizplūst atpakaļ. Filtra epa pistoli ar ūdens iznāca. Rubijam iekšā. Nu skatāmies, kas notiks. No sākuma brīdi jāpatur nospiest pistoli, kamēr sūknis uzkačā spiedienu. Kad tas izdarīts, varam sākt augstspiedienu mazgāšanu. Uz maksimālo jaudu var redzēt, ka no sētas tiek nosist ne tikai sūni, bet arī krāsa, atsedzot oriģinālo brūngano sētas toni. Tieši tik spēcīgu spiedienu rada šis kārčers. Nebūtu lieki piebilst, ka mašīnu mazgāšanas nolūkos šādu spirālu veida režīmu nedrīkst izmantot. Katrā ziņā vārtus arī veiksmīgi izdevās nomazgāt, un līdz ar to arī kārčera tests ir noslēdzies. Nu tad ķeramies pie visaptverošas rezultātu analīzes. Kopumā kārčers sev parādīja no labākās puses. Spiediens ir labs, bez problēmām izdevās nomazgāt mocis, kā arī bembi. 10 metrus garā šļūtene arī ir pietiekoši gara. Ar šļūteni gan ir problēma, ka tā nemitīgi met cilpus, kas mazgāšanas procesā ir nedaudz kaitinoši. Par šo cenu būtu gribējis komplektā adapters, kas ļauj šļūtenei brīvi rotēt, lai šo problēmu likvidētu. Par šādu cenu uzskatu, ka būtu arī atbilstoši, ja kārčera šļūtene būtu aprīkot ar spoli, kur šļūtene pēc mazgāšanas uztīta. Šīs arī, manuprāt, būtu tās nepilnības, kuras ražotājs būtu varējis elementāri atrisināt. Taču kopumā es teiktu, ka kārčers ir labs, var pirkt, jaudu pietiekoši. Ja nebūtu tās dažas nepilnības, kuras pieminēju, teiktu, ka izcils pirkums. Šis video nu ir noslēdzies. Paldies, ka skatījies, novērtēšu, ja abonēšu šo kanālu, ja to vēl nepaguvi izdarīt. Tiekamies nākamajā video. Čau!